Paldies un labrīt. Protams, ka viens no tādiem centrāliem jautājumiem, ko var izlasīt un arī dzirdēt, runājot ar klientiem un kolēģiem dažādās vietās, ir, kā tad, kuras tehnoloģijas izmantot un kā vispār uzlabot organizācijas darbību. Ja, tā kā ņemot vērā, ka ir uzņēmuma valsts iestādes, tad mēs runāsim vairāk par organizāciju. Un tur nav viennozīmīgas atbildes. Ja, es jau mēģinu šo jautājumu pētīt 5 gadus, drusku vairāk, pēc aicinājuma es esmu enterprise arhitekts. Ja, tas ir, es mēģinu saprast, kā organizācija darbojās kopumā, ja, jo organizācijā mums ir dažādas lietas un patiesībā, ja mēs skatāmies, mēs gribētu iegūt tādu lielo bildi, tad viss sākās no biznesa modeļa. Ja, katrai organizācijai ir biznesa modelis. Šeit mēs lietojam, droši vien jums pazīstamo šo te biznesa modeļu Canva no Strategizer. Varbūt jūs dzirdējāt, pirms nedēļas mēs paziņojām, ka Emergent un Strategizer nodibina tādu aliansi, kur mēs kopīgi klientiem piedāvāsim papildus pakalpojumus šajā jomā. Bet, jebkurā gadījumā, ja mēs skatāmies uz šo te biznesa modeli, ja mēs mēģinām saprast, kā tad mēs strādājam, jo tādā biznesā un valsts sektorā atbild uz jautājumu, kā mēs sniedzam pakalpojumu. Un es domāju, ka visiem klātesošajiem, protams, ir jautājums, tur daudz detaļu, bet kā tad, kurā virzienā mums ir jādodas, ja mēs runājam par to digitalizāciju vai digitālo transformāciju, ja visi šie vārdu salikumi, lai iegūtu kaut kādu jēgu. Jāsaka godīgi, ka es neatbildēšu uz šo jautājumu, ja, jo pirmkārt nav vienas atbildes, ir varianti, un es vairāk parunāšu par tiem variantiem un tām lietām, ko mēs arī kā Emergent esam izpētījuši un sapratuši kaut kādas iespējas tajā jomā. Un, ja mēs skatāmies uz biznesa procesiem, šo Canvu, ja jūs atceraties, tad biznesa procesi ir šeit, zem key activities, ja galvenās aktivitātes. Un kāpēc es lieku to biznesa procesu, ja darbības procesu centrā? Tāpēc, ka beigās, paskatoties uz to bildīt arī labajā pusē, ka mērķi, organizatoriskā struktūra un biznesa procesi, ja darbības procesi, tas arī ir tas, ko mēs darām organizācijā. Līdz ar to mums no tāda augstāka skatu punkta būtu, protams, jāskatās uz šo. Un kas ir tie zināšanu akumulātori, vai zināšanu avoti, jo biznesa procesi, darbības procesi, viņi jau nedarbojas paši pa sevi, vai ne? Viņi kaut kas viņus darbina. Un mēs zinām, ka arī no pieredzes, personīgās pieredzes, ka vienmēr ir cilvēki, un sistēmas, kaut kāda kombinācija, kas ļauj mums veiksmīgā, vairāk vai mazāk veiksmīgi ar šiem te procesiem strādāt. Un tad šodien es gribēju pastāstīt īsi ievadā par 4 lietām, tad es izdalīju 4 tādus izaicinājumus, kuriem būtu jāpadomā, ja, un par kuriem ir vērts parunāt, un kas, manuprāt, tieši šobrīd ir top tie izaicinājumi organizācijās. Pirmais ir procesu vizualizācija. Un sapratne, kā tos procesus mēs varam pārvaldīt jau drusku, ne tā kā zīmējot uz papīra, vai zīmējot vizio, vai zīmējot dravio. Ja, kaut kā precīzāk mēs varētu uz datiem balstīt pārvaldību. Ļoti interesants, bet joprojām neatbildēts jautājums, kā mēs varētu iegūt kaut kādu procesu. Ir procesu kartēšanas programmas. Ir procesu aprakstošās programmas. Ja, ir ļoti daudz dažādu rīku, kas ļauj jums tos procesus aprakstīt, bet kā viņu salikt kopā, ja, arī no savas pieredzes runājot ar daudzām organizācijām, izvēlās dažādus risinājumus. Ja, piemēram, man patika, kā Rimi to dara, kartējot augsta līmeņa procesus. Ja, nevis tā, ka mēs ieejam līdz sīkām procesa detaļām, ja, bet ir augsta līmeņa procesi. Tas ir viens izaicinājums. Ko ar to darīt? Jārunā. Otrs ir zināšanu izgūšana no darbiniekiem. Es tā to nosaucu,
Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka arvien biežāk es dzirdu to, ka nezinu, aizgāja darbinieks, viņš aizgāja ar zināšanām, mēs tagad nezinām, kā tas process īsti strādā. Ja? Tipiska situācija. Vai arī mēs būvējam sistēmu, sistēmā ir daļa procesa, ja? Nu, tad mēs varam spiežot podziņas, tur vadot datus, sistēma nodrošina daļa procesu, otra daļa ir darbinieku galvās. Kā izgūt šo informāciju, kā izgūt šīs zināšanas, kā viņas angliski ir tāda no knowledge management, no zināšanu pārvaldības nāk tāda formula tacit to explicit, ja, jeb šīs te nestrukturētās, jeb netveramās zināšanas, kas ir galvās, uz strukturētām. Ja. Nu, ko tas nozīmē? Iedomājieties, es zinu, kā strādā process, es vislabāk to zinu. Forši būtu, ja es uzrakstītu instrukciju, un visi pārējie var tā kā palasīt, saprast, un ja es aizēju no organizācijas, organizācijā paliek tās zināšanas. Reālā dzīvē reti, kad tas notiek. Un grūti, ja es nevienmēr gribu dalīties ar šīm te zināšanām. Tad trešais izaicinājums, ko es redzu, ir, kā izmantot datus lēmumu pieņemšanai. Mēs runājam mākslīgais intelekts, ChatGPT un vēl visu kaut. Nu, liekas, ka jau viss, viss taču noticis, ja? Un tad, kad mēs paklausāmies konferencē, mēs saprotam, viss mākslīgais intelekts iestājies, un bez maz vai rītā uz darbu vairs nav jāiet. Ja? Bet tad, kad jūs rītā aiziet uz darbu, tur tas pats vecais. Ja? Tur Excelī salauzti dati un viss. Un jūs sakat, bet mākslīgais intelekts, laikam vēl nav. Ja? Un pēdējais, 4. punkts ir, kā novērtēt šīs procesa automatizācijas iespējas, jo arī viens no tādiem, dzinuļiem, tur vismaz vadības līmenī, es dzirdu vienmēr, ka ja mēs nevaram izgūt no darbiniekiem zināšanas, viņi nedalās. Ja mēs nevaram tur vizualizēt, tad automatizējam un aizmirstam, par tiem procesiem. Un tas man dažreiz atgādina stāstu, ko es lasīju vienā grāmatā par tādu automatizāciju, un tur bija aprakstīts, ka nākotnes uzņēmumi vai rūpnīcas būs pilnībā automatizētas, un tajās būs 2 darbinieki. Tajā rūpnīcā būs 2 darbinieki. Suns un cilvēks. Un cilvēka vienīgais uzdevums būs barot suni, un suņa vienīgais uzdevums ir pieskatīt, lai cilvēks nespiež pogas. Ja? Un tas varbūt ir šī brīža mūsu sapnis, un mēs gribam vairāk šodien varbūt par to realitāti parunāt. Par pirmo, par šo te procesu vizualizāciju. Tātad ir ļoti daudz rīki, bet tas, ko mēs redzam, reāli sāk palīdzēt un ļauj saprast, kā ar to strādāt, ir procesu mining, ja, procesa izrace. Ir virkne rīku, kas ļauj to izdarīt, ja, bet galvenā ideja tajā procesa miningā ir tā, ka kad mēs aprakstam vai stāstam kādam par mūsu procesu, tas izskatās vienmēr šādi. Loģiski. Solis 1, solis 2, kas pēc tam solis 3, ja tas solis 4, izskatās, jā, super process. Ja? Bet ja mēs paskatāmies, kā reāli noticis tas process vēsturiski, ja? Tad tas izskatās tā kā labajā pusē, tas pats process. Ja? Un realitātē visi procesi ir ar ļoti daudz izņēmumiem. Ja, un tas arī lielākais ierobežojums vispār kaut ko automatizēt, tas ir šie te izņēmumi, jo izņēmumus apstrādāt ļoti dārgi. Beigās sanāk nevajag viņus automatizēt. Vieglāk tomēr, ka cilvēks tos izņēmumus apstrādā. Bet procesa mainings ir noteikti, ja jūs neesat mēģinājuši, es iesaku paņemt kādu no rīkiem, virkne ir pat bezmaksas, kas ļauj vizualizēt šo daļu tieši procesa. Ir nepieciešams neliels apjoms procesa datu, tā saucamie event data, ja, event logi, no sistēmām, no vienas vai vairākas, atkarīgi no jūsu process ir, vai tas notiek vienā sistēmā vai vairākās, un tas ļauj jums pirmām kārtām kaut vai vizualizēt, jo es esmu redzējis, ka tajā pirmajā brīdī, kad ierauga to procesu, kā tas reāli notiek, ja, tur ir, zināms, šoks tāds, ja. Tad nākamajā solī tas šoks varbūt pazūd, ja, un mēs varam sākt domāt par dziļākām lietām, jo procesa mining tā ir jauna tēma. Tā parādījās 2012. gadā. Tā ir, skaitās ļoti svaiga no tādas tehnoloģiskās perspektīvas. Starp citu, gadā daudzas lietas vēl parādījās.
Es atceros, ka šīs te massive online open courses, ja, Coursera, edX un tā tālāk, tās arī platformas parādījās 12. gadā. Procesa holandiešu zinātnieks, viņš ievieš šo te attīsta, rodas pirmās sistēmas, un principā procesa mainīgs ir procesa izrace, ja, apvieno divus procesus. Procesa zinātni, ja, kur ir viss šīs te modelēšana un tā tālāk, un datu zinātni, ja, speciāli algoritmi, ja, kas mums ļauj patiesībā identificēt metrikas lēmumu pieņemšanai, ja, jo kur mums ir tas event logs, ja, pašā vienkāršākajā gadījumā jums vajag tikai 3 kolonnas. Tad jūs sākat algoritmi, kas vizualizē procesus, spēj noteikt tā saucamos variantus, jeb procesa mainīgā tie varianti ir pats būtiskākais elements. Tie ir dažādi veidi, cik jums ir dažādi veidi, kā tas process var notikt. Un parasti tādā sarežģītākā procesā būs 10 dažādiem veidiem, varbūt pat vairāk. Ja? Un mūsu uzdevums ir, protams, samazināt šos te veidus, un tas ir tas procesa variants, viena no pamatmetrikām. Protams, ir vēl dažādas aprēķinātu rādītāji, virkne šo aprēķinātu rādītāju piedāvā šie te rīki, kā Celonis, ir tāds Celonis vācu rīks ļoti populārs. Microsoft šobrīd piedāvā Power platformā tūli Mainit. Jā, tas ir Microsoft. Šie piemēri ir no PathNow. Jā, arī ir viens no rīkiem tādiem populāriem, ko Microsoft iegādājās. Un šīs te metrikas patiesībā, tad, kad jūs iegūstat tādu tabuliņu, kur ir jūsu procesi un koloniņā stāv metrikas, piemēram, cik daudz jums ir roku darba tiek izmantots un tā tālāk, jūs varat sākt jau analizēt un domāt, ko darīt ar to procesu. Ja? Jo patiesībā, ja jums šobrīd paprasa, ko darīt ar procesu, jūs sakat, automatizēt? Nevajag sarežģīt. Ko vēl? Optimizēt, ja? Mēs varam sākt minēt, ja? bet izmantojot procesa mainīgu, mēs varam diezgan precīzi un pamatoti pateikt, ko darīt ar to procesu. Piemēram, mēs izmantojam šādu te lēmumu koku. Ja? Pirmais mēs skatāmies uz procesu variantu. Atcerieties cik daudz ir variantu. Un, piemēram, no viena konkrēta klienta es atceros, ka ja varianti ir vairāk par 4, ja, tad mēs ejam augšējo procesu vienkāršošana. Ja mazāk par 4, tad tas nonāk šeit. Ja, un šeit mēs skatāmies work type. Parasti mēs skatāmies, cik daudz ir roku darba tajā procesā, manuāla darba, respektīvi kopēšana, kaut kur skatīšanās, ja, ka cilvēkam jāiet un kaut kas tajā procesā jādara. Un atkal, ja parasti mēs nosakam procentos, cik daudz no procesa soļiem procentuāli tiek izpildīts manuāli. Un ja manuāla darba nav tik daudz, ja, tad mēs varam iet uz procesa automatizēšanu. Tas ir kandidāts uz procesa automatizēšanu. Ja nē, tas ir no sākuma uz procesa digitalizēšanu. Ja? Mums jāpārvērš šīs te manuālās darbības par digitālām darbībām. Un izmantojot procesa mainīgu, jūs tā kā vienmēr varat iegūt tādu tabuliņu. Un tas ir tāda viena no atbildēm, viens no variantiem, izaicinājumiem par procesu vizualizāciju. Par zināšanu pārvaldību. Ja jūs neesat lasījuši šo grāmatu, ja, tad es teiktu obligāti. Tas ir jāizlasa obligāti. Ja, tas ir, vai jāatrod par to, jāatrod video YouTube. Ja, jo tas ir principā zināšanu pārvaldības pamati. Ja, ko tas nozīmē priekš mums praktiski? Tad, kad es iepazinos ar to grāmatu, es sapratu, es kļuvu apsēsts ar to, ka vadītāja uzdevums ir dabūt no cilvēku galvām vērtīgās zināšanas un pārvērst viņas atkārtoti izmantojamas un saglabāt uzņēmumā, jeb organizācijā. Tas ir jebkura vadītāja pats primārais uzdevums. Ja, ja es jums prasītu, cik daudz no jūsu zināšanām organizācijā, tas nozīmē,
klientu novērtēšana, procesu novērtēšana, darbības. Jūs iedomājieties, kādas tās visas zināšanas ir. Ja? Specifiskas lietas, kas atšķir jūs no citiem un ļauj jums vispār operēt un strādāt. Cik daudz no tādām zināšanām katru vakaru paņem somu un aiziet mājās. Ja? Un, ja visi aiziet, cik jums paliek zināšanas instrukcijās, aprakstos, sistēmās, ja? Jo, protams, tur tās ir iebūvēts, mēs pēc taisam sistēmas, lai paņemtu tās zināšanas un strukturētu, spēt to novērtēt, tas ir, es teiktu, vadītāja šodien primārais uzdevums. Saprast, cik daudz, kuras no zināšanas, tur jau arī nevajag mesties uzreiz un teikt, ka labi, viss, tagad liekam šitos smadzeņus podus, skanerus uz galvām, visu izsūksim zināšanas un ieliksim dokumentu SharePointā, ja? Tas jau arī nav jānotiek tā, bet jums ir ļoti labi jāorientējas, kuras tās zināšanas ir. Un pārējot pie datu, teiksim, izmantošanas procesos, svarīgi sasiet atskaites, datus, analītiku tieši ar biznesa procesu un biznesa procesu soļiem. Un šeit es, lai to paskaidrotu, vēl kādu laiku atpakaļ izstrādāju tādus 4 līmeņus. Ja, 4 līmeņus, un jūs varat tā kā novērtēt no savas pieredzes un varbūt skatoties savu organizāciju, kas jums ir vairāk. Un pirmais solis, ja pirmais līmenis ir iedomājieties, jums ir pārdošanas vai jums ir kaut kāda, personāla atskaite. Un tajā atskaitē parasti jūs sakat, sataisiet atskaiti tur. Un ko viņi dara? Viņi paņem visus datus par to tēmu, vai ne? Un saliek iekšā atskaitē, smuki vizualizē, jā, ļoti tagad jau visādi tie rīki, un tur var vizualizēt, ļoti smuki vizualizē, un saka lietotājiem, lūdzu, jā. Un ko tas nozīmē no biznesa procesa? Ja tas nav sasaistīts konkrēti, ka šis solis ar šo grafiku vai šis solis ar vadītāju, tad es viņu saucu atrodi pats. Ja? Tas nozīmē, skaties tajā atskaitē un atrodi jēgu pats. No lietotājiem. Ļoti daudz tādu atskaitu es redzēju. Nākamais līmenis, kad varbūt tie, kas taisa atskaites, ļoti cieši sadarbojas ar biznesa procesu, tad var sākt jau kaut ko savienot. Ja? Teikt, šie grafiki palīdz, piemēram, šim procesa solim konkrēti. Ja? Un tad, esot tajā solī, ja, es varu tur labāk strādāt. Un ejot to jūs 3. un 4. kur 4. līmenis ir proaktīva, ja, tas, ko Microsoft sauc par proaktīvu analītiku, ka, piemēram, iedomājieties telekomunikācijas klients un sistēma var izanalizējot uzvedību, proaktīvi teikt, piedāvājam viņam kaut ko, jo ir risks, ka viņš atteiksies no mūsu pakalpojuma. Nevis, ja iepriekšējos līmeņos mums atnāk klienta pieprasījums, viņš saka, man ir problēma, es atteikšos tūlīt no pakalpojuma, un tad mēs druģaini risinam, ja? Kas ir ok. Bet 4. tā proaktīvā, kad jau balstoties uz datiem, mēs varam paredzēt kaut kādas lietas. Ja? Un 3. līmenis, ka tas biznesa process ir tā kā savienots ar datiem, un tā analītika mums saka priekšā. Viņi saka, pārvieto šo preci vai kontaktējies ar šiem cilvēkiem. Ja? Noteiktas tās lietas. Bet, pārsvarā ir atrodi pats. Ja? Ļoti skaists atskaits un atrodi pats. Un ko ja man vajadzētu iedot labu piemēru, kā izskatās laba atskaite, lai jūs arī varētu novērt. Es esmu pārliecināts, ka jums visas atskaites ir tādas, kā es to parādīšu. Ja? Bet var jau būt, ka kāda vēl atlikusi uzlabot. Ja man jāprasa, sāstot par analītiku, man bieži prasa, labi, atrodi pats, tur tas, kas ir laba atskaite. Un es teiktu, labākā atskaite, par kuru es esmu dzirdējis līdz šim, ir šeit bez grafikiem, ja? Bet iedomājieties, jūsu organizācijā, katrā organizācijā ir, teiksim, atalgojuma pārskatīšana vai motivācijas, process, politika. Un, kad darbinieks nāk pie vadītāja, un saka, klausies, te tāda situācija,
jūs noteikti arī esat bijuši no abām pusēm daudzas reizes, ja jūs zināt, kā tas notiek. Tāda situācija, neveikla saruna, man vajag tur, vai ir piedāvājums, es nejūtos motivēt, dažādi tā saruna notiek. Un kāda notiek atbilde, tas arī neparedzami. Bet vienā organizācijā, tas piemērs no konkrētas organizācijas, tika uztaisīta jebkurā atskaite, analītiska atskaite, kurā tika iestrādāta tāda personāla politika. Tiem vadītājiem bija tā atskaita, un process bija tāds, ka darbinieks ienāk pie vadītāja un sāk to sarunu, vadītājs atvēra to atskaiti, izvēlās darbinieka vārdu, tur no dropdowna, un apakšā uzzīmējas tur dati un soļi. Jo tas ir process. Atalgojuma pārskatīšana ir process, un viņam saka, solis 1, paskaties, un tur ir teksts. Ļoti labā atskaitē mūsdienās ir teksts, skaidrojošais teksts. Tas nav tā, ka tur ir grafika un uzmini pats, kas tur ir domāts. Ir skaidrojošais teksts, un tur ir skaidrojošais teksts. Lūdzu, paskaties, tur, kad pēdējo reizi tika pārskatīts atalgojums, rakstīts tekstā vadītājiem, tāds špikeris. Un apakšā ir datums, jo mums ir dati par pārskatīšanu no personāla sistēmas, un tur ir datums. Un tur ir paskaidrojums. Ja ir ilgāk par gadu, tad turpini sarunu ar to. Ja ir mazāk par gadu, tad paskaidro, ka mūsu atalgojuma politika paredz to, ka mēs pārskatām, ja ir tur virsgada, vai arī tur vēl izņēmums. Tad vadītājiem ir uzrakstīts špikeris plus dati. Viņš saka, darbinieki tur, tev tika pārskatīts tur pusotru gadu atpakaļ, tas atbilstoši politikai, mēs varam par to turpināt sarunu, un mēs ejam uz nākamajiem soļiem. Te es ierakstīju vēl 2. Mēs, piemēram, varam paskatīties izpildes kaut kādus rādītājus, mēs varam paskatīties, varbūt ir bijuši kaut kādi mērķi vai piemēram, apmācības, dažādas lietas, kuras atbilstoši tai labai personāla politikai skaitās kā iemesli. Un atalgojuma pārskatīšanai. Un loģiski, ka šī atskaite tiek papildināta patstāvīgi ar papildus labo praksi. Un tiek likti iekšā tie teksti. Tas ir veids, kā procesam, es teiktu, ka process ir analītisks. Kad nevis es izdomāju visu atkal, bet man ir piemēram, labā praksē, ir iekļauta tajā atskaitē. Varēja saprast jums, visiem tādas atskaites. Pēc reakcijas saprotu, ka cenšaties. Un tad tā pēdējais izaicinājums, ko es minēju par to, ko tad automatizēt, jo, protams, iemeslu pietiek. Kāpēc kaut ko automatizēt? Es varētu jums uzrakstīt tur, nezinu, cik daudz iemeslus, kāpēc automatizēt. Procesi ir sarežģīti, cilvēki, klienti grib visu ātrāk un precīzāk. Un tur ļoti, ļoti, ļoti grūti, mana mīļākā schēma ir pa vidu. Es teiktu, ka nezinu, tādā IT gadsimtā un sistēmu gadsimtā joprojām vispopulārākais sistēmu integrācijas veids ir cilvēks. Mums ir 10 sistēmas, bet viņas nav integrētas savā starpā. Mēs ieliekam pa vidu cilvēku, kurš saņem e-pastiņu, paskatās sistēmā, vēl kaut ko saglabā, paskatās sistēmā, paņem, aizsūta, apstiprina, saglabā sistēmā. Cilvēks ir tas integrācijas punkts. Un tas arī mums liek tur domāt par to automatizāciju. Un labajā pusē ļoti vērtīgs grafiks, manuprāt, jo tas arī no viena reāla klienta, kur paskatoties uz visām tām automatizācijas idejām, mēs salikām viņas pēc tā, kā sākās un ar ko šis process beidzās. Un var redzēt, ka šeit source, jeb 50, vairāk kā 50% procesu mums sākās ar ienākošu e-pastu. Un tas joprojām, es teiktu, jebkurā organizācijā. Man atsūta kāds e-pasts, vai kolēģis, vai klients, vai partneris, vienalga, vai pat sistēma. Tur
ja jums ir Jira vai vēl kaut kas, jūs saņemat e-pastus ļoti daudz. Es saņemu daudz sistēmu e-pastu, kur nevis sistēma manā vietā kaut ko izdara, kā būtu loģiski, bet atsūta man e-pastu un saka, izdarīju. Ja? Vispār trakums, ja? Un tad mums ir tur drusku sistēmas, tad ir tur faksi un pasti un vēl viss kaut kas. Bet beigās, kur tam jānotiek, beigās jāievada viss sistēmā, jo jābūt uzskaitai. Un tad, lai sistēma varētu atkal man sūtīt atgām e-pastu, un es varētu turpināt strādāt, ja, šeit. Protams, ka tādā schēmā es agribēju vēl nonākt pie domas par automatizāciju, vai ne? Un priekšpēdējais slaids. Atkal lēmuma koks, jo automatizācija nav viens rīks, nav viens veids, kā automatizēt. Šodien kolēģi un Viktors mēģinās jums iestāstīt, ka low-codes ir tas, ja? Bet nepadodieties, ja? Tas nav vienīgais rīks, kā to visu izdarīt. Ja? Mēs redzam, ka ir dažādi veidi, kā automatizēt darba plūsmas, ja? Un nav, es teiktu, ka pilnīga automatizācija parasti ir ļoti dārga, ja, ļoti nevienmēr izdevīga. Tas nozīmē, ka jādomā par daļēju automatizāciju, kas mūsu smadzenes tomēr lauž, ja, jo mēs bijām domājuši, ka tajā tur riņķa dancī sistēma e-pasts, ka tur varētu to kaut kā izslēgt, bet nē, tas praksē vēl nepierādās. Parasti ir tā, ka daļēja automatizācija ir tā izdevīgāka. Ja, un atkal mēs skatāmies uz kāds ir darba tips, ja, vai tas ir standartizēts vai ne ļoti, ja, tur cik daudz darbinieku iesaistīti. Šie te faktori, kas mūs noved pie kādas no automatizācijas tehnikām. Un noslēdzot šo te ievadu, jāatgriežas pie tiem izaicinājumiem, ja, par kuriem mums jārunā un jāatbild ar vienu tādu frāzi, tad es teiktu, ka šobrīd priekš tam procesa analīzes, tas ir procesa mining, viņš nenoklāja pilnībā, tas neatbild uz visiem jautājumiem, bet tas sāk atbildēt uz pamat jautājumiem, kas notiek procesā, kas ir iekšā, saprast, ja, jo vizualizēt ir saprast, kā tas process reāli darbojās. Otrais par to zināšanu izgūšanu ir tas knowledge management. Ja, un es teiktu, ka tas nav tik daudz rīks, bet tāds domāšanas veids. Tur tā grāmata vai tā metode ļoti svarīga. Japāņi izmanto nākotnē. Par analītiku ir tā atskaite ar tekstiem, ja, un biznesa procesu iekšā pašā atskaitē. Un tas nosaukums, zem kura jūs to atradīsiet, piemēram, internetā vai dažādos avotos, ir intelligent decision making. Tā ir tāda pieeja tieši šādai procesu datu analīzei. Un par automatizāciju, par ko arī kolēģi turpmākā laikā tur stāstīja, tas ir intelligent automation, un low-code, ja? Jo low-codes, kāpēc sāk parādīties low-codes un kāpēc tas kļūst populārs? Tāpēc, ka low-codes dod cerību biznesa lietotājiem pašiem kaut ko izdarīt, negaidīt uz IT. Ja? Tā ir, protams, tur zināma konfrontācija IT un biznesa mūžīgā, ja? Bet cik es esmu bijis pie lieliem klientiem, vienmēr ir tā, tur runā ar biznesu, viņi saka, jā, IT, viņi vienmēr aizņemti, mums ir rinda uz 3 gadiem, viņi neko nevar izdarīt, un mēs neko nekad nesagaidīsim. Tu aizēji pie IT, saki, kā jums tur tā? Jā, tas biznes, viņi nespēja noformulēt, ko viņi vajag, maina savas domas, un ar viņiem nav iespējams strādāt. Un tad uzrādās low-codes, kur ražotāji saka, biznes, jums IT nav vajadzīgs, jūs paši uztaisat aplikāciju un lietojiet. Un visi, juhu! Tad par to šodien mēs pastāstīsim. Jā, paldies! Paldies, Aldi!